Un tad ir otrā iespēja, kā nopelnīt treidojot, kas, manuprāt, veidojas no 3 svarīgākiem aspektiem – stratēģijas, psiholoģijas un disciplīnas. Šajā video es neskaidrošu tuvāk par stratēģiju, psiholoģiju un disciplīnu, bet uzdošu vienu jautājumu. Kura no 2 manas minētajām iespējām tavuprāt ir interesantāka un piesaistošāka? Un kāpēc? Tagad stop, iepauzē šo video un ierakst komentārā, kura no 2 iespējām tavuprāt būtu interesantāka un piesaistošāka. Un kāpēc? Pārformulēšu pirmo iespēju citiem vārdiem. Nopelnīt ātri, vienkārši un īsā laikā. Tur gan pirmajā iespējā viena tāda problēma. Ir nepieciešama veiksme, ir risks zaudēt visus līdzekļus trading kontā, bet ir iespējams risku samazināt. Un tad ir otrā, garlaicīgā iespēja – stratēģija, psiholoģija un disciplīna. Kā vispār izveidot trading stratēģiju? Kas ir trading psiholoģija? Un kam vispār nepieciešama disciplīna? Treidojot? Priekš kam? Kur iespēja izvēlēsies? Turpinās ticēt veiksmei?